So we will, as on every Sunday program, begin from reading from Bhagavad Gita, and then we will discuss also some topics about Srimati Radharani. Kā jau parasti svētdienās mēs sāksim ar pantu no Bhagavad Gītas, un tad parunāsim par dažām tēmām, kas saistītas ar Srimati Radharani. So reading from Bhagavad Gita, chapter 18, text number 5. Un tā mēs lasām no 18. nodaļas 5. pantu. Yagyadana tapa karma tam tyajam karma mevatat Yagyodanam tapasceva pavanani manushyanam. Tulkojums. Nedrīkst atsacīties no ziedošanas, dāvināšanas un askēzes. Šie darbi ir jāveic. Ziedojumi, dāvanu došana un askēzes attīra arī diženas dvēseles. Skaidrojums. Jogiem jādarbojas sabiedrības attīstības labā. Pastāv daudz šķīstīšanās paņēmienu, kuri cilvēku paceļ garīgajā dzīvē. Viens no šiem ziedojumiem ir laulības ceremonija. To sauc par vivāha jagju. Vai sanjāsī, kurš ir atsacīšanās dzīves kārtā un pārāvis ģimenes saites, vajadzētu atbalstīt laulības? Dievs kungs šeit norāda, ka nekad nevajag atsacīties no ziedojumiem, kas domāti cilvēku labklājībai. Vivāha jagja, laulības ceremonija, domāta cilvēku prāta savaldīšanai, lai tas būtu mierīgs un lai būtu iespējams garīgi pilnveidoties. Kas attiecas uz lielāko ļaužu daļu, tad šī vivāha jagja jāatbalsta pat atsacīšanās dzīves kārtas cilvēkiem. Sanjāsī nekad nedrīkst būt kopā ar sievieti, bet tas nenozīmē, ka cilvēks agrākā dzīves posmā, jauns cilvēks, nevarētu precēties. Visi noliktie ziedojumi domāti visaugstā kunga sasniegšanai, tāpēc zemākos līmeņos no tiem nedrīkst atteikties. Arī labdarība šķīsta sirdi. Ja dāvanas tiek dotas atbilstošiem cilvēkiem, kā aprakstīts iepriekš, tad tas palīdz garīgajā dzīvē iet uz priekšu. So here in this particular verse, then Lord Shri Krishna encourages activities or work. Un konkrēti šajā te pantā kungs Krišna iedrošina mūs uz darbībām, jeb darbu. So in a traditional or society, Vedic society, then there are 4 stages of life. Tradicionālajā vediskajā sabiedrībā ir 4 dzīves kārtas. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasi, and they all have their various prescribed duties to perform, different types of works and austerities. Tātad šīs 4 ir Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha un Sannyasi, un katrā šajā kārtā ir noteikti ir priekšnosacījumi, ir noteikti pienākumi, kas ir jāveic atrodoties šajā kārtā. So the brahmacharis, then generally they will perform various types of yagyas. They used to perform at the home of the teacher. They would be performing a regular type of sacrifice, daily type of sacrifice. Tātad brahmachari, viņi veic dažādas jagijas, ko viņi praktizē pie savu skolotāju mājās. There will be daily lighting the sacrificial fire in the Vedic times, in the Vedic civilization. Un, piemēram, tas varētu būt, ka viņi iededz dienas gaismu šajā vediskajā kultūrā. So the very basis of the student life or brahmachari life was performing of that sacrifice. It was all rounded, or it was all pivoting around sacrifice. Un viss pamats studentu dzīvē, brahmachari dzīvē, vediskajā kultūrā bija veikt dažādu veidu ziedojumus. The brahmacharis used to go out and collect wood for sacrifice daily. Piemēram, brahmachari devās un vāca malku, lai ikdienu varētu veikt šos te ziedojumus. They used to collect various other alms, such as ghee, fruits, foodstuffs to be used for the sacrifice. Un tāpat arī viņi vāca dažādus citus ziedojumus, kā piemēram gīvu vai dažādu pārtiku, kas varētu tikt izmantot šajos te ziedojumos. And in that mood of the sacrifice, they used to also pursue studying of Vedic knowledge.
Un šajā te noskaņojumā, kur viņi atradās šajā te regulārajā ziedojuma veikšanas noskaņojumā, viņi arī apguva dažādas zināšanas. Then later on, when they entered the Grihastha ashram, they were been already trained in giving of charity. Un tad, kad viņi vēlāk jau pārgāja Grihastha ashramā, Grihasthas kārtā, tad jau viņi bija bijuši trenēti un bija pieredzējuši, kā veikt ziedojumus. So one of the most important types of sacrifices performed by the householders is that of giving in charity. Un viens no galvenajiem ziedojumiem, kuru namsaimnieki veic savā dzīvē, ir, ka viņi dod labdarībai. So the giving in charity purifies the heart. Ziedošana labdarībai attīra sirdi. Also helps to support the other orders of the society. Un arī ziedojumi palīdz uzturēt citas sabiedrības kārtas. So the grihasthas or the householders, people engage in developing economic development activities, and they would support the students or the brahmacharis and the sannyasis or the renounced order of life. Un tātad šie te grihasthas, jeb namsaimnieki, viņi aktīvi piedalās sabiedrības ekonomikas veicināšanā, viņu uztur un viņi atbalsta kā studentus, brahmachari, tā arī sannyasi, tos cilvēkus, kas jau atteikušies no laicīgās dzīves. So in that way, they will be practice detachment from worldly activities by giving away part of the accumulated wealth. Un tādā veidā, atdodot daļu no tā, ko viņi ar savu darbību iekrāja vai iegūst, pateicoties savai darbībai, daļu no tā atdodot, viņi praktizē šo te atsacīšanās spēju vai noskaņojumu. And at the same time, they will support those who have not enough time or interest in engaging in various material pursuits. Un tādā pašā veidā viņi atbalsta arī, tā rīkojoties, atbalsta tos, kuriem nav pārāk liela interese iesaistīties dažādās materiāla rakstura aktivitātēs. So Krishna arranged it so cleverly that both the students and the renunciates and the grihasthas they get benefited. Un Krišna visu to tik brīnišķīgi ir izveidojis, ka labumu gūst visi, gan grihasthas, gan studenti, gan arī tie, kas atsacījušies no laicīgās dzīves. So the one party, one side, they can be free to pursue transcendental knowledge, and the other is become purified from the karma accumulated by performing material activities. Tad viena sabiedrības daļa, viņa ir brīva, lai varētu veikt šīs te transcendentālās darbības, savukārt otra daļa, tie, kas atbalsta viņus, attīrās no tām grēcīgajām sekām, kas parasti uzkrājās veicot materiāla rakstura darbības. So we have so far discussed yagya and charity. Then also the third type of sacrifice is described as penance. Tad mēs esam izrunājuši divus šos aspektus, ziedošanu un dāvināšanu, un trešais ir askēzes. So this is specifically performed by those who would enter the vanaprastha or the third stage of life. Un askēzes parasti veids tie, kas ieiet trešajā dzīves kārtā, vai kas saucas vanaprasthas. So the vanaprasthas, they have attained, they have fulfilled their desires, worldly desires, and then by performing of austerities, then they will become further established in spiritual identity. Vanaprasthas tie ir tie cilvēki, kas ir piepildījuši savas vēlmes laicīgajā dzīvē, un tālāk tad viņi veicot askēzes nostiprinās jau uz garīgās dzīves ceļu. So this was very important for that particular order of life, the penance, performing various austerities, simplifying bodily needs. Un, lai padarītu, tas ir ļoti svarīgi šai te kārtai, trešajai kārtai vanaprasthām veikt regulāri askēzes, un tādā veidā viņi vienkāršo savas ķermeniskās vajadzības. So generally speaking, then Krishna says is that uses the word karyam, that the work must be performed. One should never give up work. Un šajā pantā Krišna saka, ka neviens nedrīkst pārtraukt darboties. It's because as soon as one gives up activity, then one stops
progress in human life. Jo tikko cilvēks pārstāja darboties, tā viņš pārstāja progresēt savā cilvēka dzīvē. So Krishna does not want human society to stop being progressive. He wants everybody to progress. Krišna nevēlas, lai cilvēku sabiedrība pārstātu progresēt. Viņš vēlas, lai ik viens turpinātu progresu. Of course, even there is always a school of philosophers who recommend giving up all kinds of activities. Vienmēr taču tai pašā laikā pastāv tāda filozofiskā skola, kas rekomendē, ka vajag atteikties no visa veida darbošanās. The impersonal philosophers of Mayavad school, they are known also as karma tyagis, or the ones who give up of work. Majavādi, kas pārstāv impersonālās filozofijas skolu, un viņus vēl arī pazīst ar nosaukumu karma tyagis, viņi tātad sludina to, ka vajag atteikties no kādas darbošanās. So they do not engage in any type of work. Un viņi neiesaistās nekāda veida darbībā. They simply sit around and study the philosophy, Vedanta, Upanishads all day. Viņi vienkārši caurām dienām sēž un studē filozofiju, Vedantu, Upanishads. And they go from time to time out and beg for some little food so they can maintain their body. Un dažkārt viņi iet un lūdz kādu nedaudz barības, lai viņi varētu uzturēt savu ķermeni. Of course, in the olden days, such person also sometimes because his food and the clothes also, so they used to go to some place and try to find some clothes, also ask for some clothing charity. Un, protams, arī tā kā kaut kas ir jāvelk mugurā, tad arī šie cilvēki dažkārt apmeklē tādas vietas, kur viņi var palūgt, lai viņiem ziedo kādu apģērbu gabalu. So sometimes they used to go to burning ghats and there is some cloth always left there. Un dažkārt tad viņi iet uz kapsētām, kur tiek mirušie ķermeņi sadedzināti, un tur vienmēr var atrast kādu apģērbu. So such as so-called Sri they used to pick up some cloth from there for free, just find cloth like that or some other places. Nu jā, un tātad tur tie cilvēki, kas ir atsacījušies no laicīgās dzīves, tur viņi var atrast sev drēbes tādās vietās. And simply simplify their lives so they have more time to understand the transcendental nature of Brahman. Viņi ļoti novienkāršojuši tātad savus dzīvi, lai viņi vairāk var laikas veltīt tam, lai saprastu un studētu un saprastu Brahmana dabu. The ironic thing is that one of the favorite books of Shankaracharya, the guru of the Mayavad school of philosophy. Interesanti un tāda ironiska lieta ir tā, ka viena no slavenākajām grāmatām, ko ir sarakstījis Shankaracharya, kas ir Mayavādi skolas guru. And their followers also, they're very devoted students of Bhagavad Gita. Un viņa sekotāji ir arī ļoti uzcītīgi un pārliecināti Bhagavad Gītas studenti. So they sit there just around the whole day and study Bhagavad Gita and other revealed scriptures. Un viņi arī sēž un studē Bhagavad Gītu regulāri. And they do not perform any work. However, in Bhagavad Gita, it is said that this type of works, as charity, sacrifice, penance, and work, must be performed. Neraugoties uz to, ka viņi tad studē, bet te pašā laikā viņi neseko tam, ko Krišna saka Bhagavad Gītā, ka ziedošana, dāvināšana un askēzes, tie ir darbi, kas ir jāveic. So somehow they miss the point. Nu, tad tas nozīmē, ka kaut ko viņi nav sapratuši. They focus on other aspects of philosophy, the liberation from the material world. Viņi fokusējās uz citiem filozofijas aspektiem, piemēram, atbrīvi no materiālās pasaules. They don't focus so much on the process of how you become liberated from this material world. Taču viņi nav īsti sapratuši to, kāds ir tas process, pateicoties kuram tad cilvēks var tapt brīvs no materiālās pasaules. So Krishna here says that even a great soul, an advanced soul, becomes purified and advances spiritually if that great soul performs work of sacrifice, penance, charity, etc. Un Krišna šajā pāntā saka, ka pat diženas dvēseles attīrās, ja tās veids ziedojumus, dāvanu došanu un askēzes. Why is it so important? Somebody would ask. Kāds varētu jautāt, kāpēc tas ir tik svarīgi? Because without work and sacrifice, one cannot understand Krishna. Tāpēc, ka bez darba un ziedojumiem cilvēks nevar saprast Krišnu.
And the whole purpose of Vedic literature is to understand Krishna. Un visa vediskās literatūras jēga ir palīdzēt saprast Krišnu. So unless you practice sacrifice, you would be never able to understand the Supreme Personality of Godhead as He is. Un cilvēks nevarēs saprast Dieva augstāko personību tā, kāda tā ir, ja viņš nepraktizē ziedojumus. So of course, this specific recommendations here, they come from previous yuga. Un šīs te konkrētās rekomendācijas, tās gan nāk no iepriekšējās jūgas. Now at present day, then we may be not able to very diligently perform various types of sacrifices, Vedic sacrifices. Un mūsdienās mēs nevarēsim tā ļoti precīzi un sekot un dažādiem ziedojumu rituāliem, kas tika veikti vediskajā laikā. So therefore, Srila Prabhupada and the acharyas, the teachers of the disciplic succession, the teachers of the Vedic literature, they recommend Sankirtan Yaga at this particular time. Un tāpēc Srila Prabhupada un citi skolotāji, kas ir mācekļu pēctecībā, viņi rekomendē Sankirtan Yagiju šajā te laikmatā. In fact, even Bhagavad Gita itself says that of all types of sacrifices, that the japa or the chanting of the holy name of the Lord is the best type of sacrifice. Un arī Bhagavad Gītas apgalvo to, ka no visiem ziedojumu veidiem džapas skaitīšana, svētā vārda atkārtošana ir vislabākais ziedojuma veids. Because this is very simple and very natural type of sacrifice. Tāpēc, ka tas ir ļoti vienkāršs un ļoti dabisks ziedojuma veids. All other types of sacrifice, they require so much dravya or ingredients. Un pārējiem ziedojuma veidiem ir nepieciešami ļoti daudz dažādu sastāvdaļu. So much money is required to perform Vedic sacrifices. Un ļoti daudz naudas ir nepieciešams, lai varētu veikt vediskos ziedojumus. Most of people nowadays wouldn't be able to perform. Even successful business people, they wouldn't be able to afford most of Vedic sacrifices. Un pat šodien, mūsu dienās, pat ļoti materiāli sekmīgi biznesmeņi nevarētu atļauties veikt lielāko daļu no vediskajiem ziedojumiem. You need very qualified priests and you need a very supportive government in order to perform those type of sacrifices. Un, lai varētu veikt šos te ziedojumus, ir nepieciešami ļoti kvalificēti priesteri, kā arī tāda valdība, kas atbalsta to visu. And of course the list goes on and on and on. This is very, very complex. It's very difficult. They are not easy. Un tad tas ir ļoti, tur varētu būt ļoti garš saraksts, kāpēc tas ir, kāpēc tas ir tik grūti un sarežģīti, bet tas tā ir šodien. However, this Sankirtan Yaga is very simple. All it means that we need to chant the Lord's names. Anybody can do, even a child. Bet Sankirtan Yaga ir ļoti vienkārši. Tas vienkārši tikai nozīmē, ka ir jāatkārto Dieva vārdi, un pat bērns to var darīt. Doesn't require material or financial, doesn't have any financial requirements. Nav nepieciešami nekādi materiāli ieguldījumi. Doesn't require us to be great scholars of Sanskrit language. Mums nav jābūt kādiem ļoti izglītotiem sanskritologiem. Doesn't require us to be great philosophers, knowers of Vedanta. Mums nav jābūt arī kādiem ļoti izglītotiem filozofiem, kas zina Vedantu. Doesn't require us to become very expert at performing various rituals. Un mums nav jābūt arī prasmīgiem, lai veiktu dažādus rituālus. It's very simple. Anybody can learn it very easily and very quickly. Un tas ir ļoti vienkārši, un katrs to var iemācīties ātri un viegli. It's being simple does not mean that it's not effective. Bet tas, ka kaut kas ir vienkārši, nenozīmē, ka tas nav efektīvi. According to Chaitanya Mahaprabhu, it is the most effective type of sacrifice to be performed at this particular time. Chaitanya Mahaprabhu, viņš apgalvo, ka šajā laikā tas ir visefektīvākais ziedojuma veids. So in this era of Kali Yuga, the chanting of the holy name of Krishna is considered to be the best type of sacrifice. Un šajā te Kali laikmetā Krišnas vārdu atkārtošana tiek uzskatīta par visefektīvāko ziedojumu veidu. So if you ask somebody what means something being good, then we use the very simple definition of good. Un ja kāds jautā, ko nozīmē būt labam, being good meaning... What it means that it is the best, that it is... kas ir labs, ja kāds jautā, kas ir labi, ko nozīmē labi,
tad lūk ir ļoti vienkārši labuma definīcija. Why is it the best? Kāpēc tas ir vislabākais? Well, this is a very simple reason. It is very easy to be done and it gives the best results. What else you need? Un šis te ziedojums kāpēc ir vislabākais? Tāpēc, ka tas dod vislabākos augļus, rezultātu, un to ir visvieglāk veikt. An intelligent person who does not look for something which is more complicated and more difficult to get the same result. Un saprātīgs cilvēks nemeklēs kaut ko, lai iegūtu to pašu rezultātu, viņš nemeklēs kaut ko daudz sarežģītāku. Those who are progressive in life, they always look for the simplest way of attaining their goals. Un tie, kas ir saprātīgi, un tie parasti meklē, kāds ir visvienkāršākais veids, kā sasniegt savu mērķi. Of course, sometimes something may be very simple and does not give the result, so then it should also be rejected. Un, protams, ja kaut kas ir ļoti vienkārši, bet nedod rezultātu, no tā vajag atteikties. But this gives the highest result. Chanting of Hare Krishna gives the highest result. Engaging in the Harinam Yagya gives the highest result. Bet iesaistīšanās Harinam Jāgijā, Krišnas vārdu atkārtošana, dod visaugstākos rezultātus. So therefore it is the easiest to perform and gives the best result. Therefore it is considered recommended. It's the best. There's nothing better than that. Un tāpēc, ka to ir viegli veikt un tas dod vislabākos rezultātus, tiek rekomendēti tieši šis te ziedojuma veids, jo nekā labāk nav. So there's no need for anything else, any other type of yagya to be performed. Un nav nepieciešama nekas cits, neviena cita veida jāgī, ko veikt. So why is it so potent? Un kāpēc tā ir tik varena? It's very potent, this Harinam Sankirtan Yagya, because Srimati Radharani is very pleased when one engages in Sankirtan Yagya. Šī te Sankirtan Yagya ir tik varena tāpēc, ka Srimati Radharani ir ļoti iepriecināti, ja cilvēks iesaistās šajā Yagyā. And when Radharani is pleased, then Krishna becomes very easily attainable. Un tad, kad Radharani ir iepriecināta, tad Krišnu ir ļoti viegli sasniegt. So that's because Radharani has a very special relationship with Krishna. Un tas ir tāpēc, ka Radharani ir ļoti īpašas attiecības ar Krišnu. So, of course, Krishna and his various expansions and Srimati Radharani, they all exist eternally. Krišna un viņa dažādās ekspansijas un Srimati Radharani, viņiem pastāv mūžīgi. But of course, sometimes for the purpose of analytical study, for the purpose of facilitating, of understanding, then in philosophy you say that there was Krishna at the beginning and there was nothing else. Taču, lai sekmētu filozofisko izpratni, tiek teikts, ka sākumā bija Krišna un nekas cits. But that's of course only theoretically speaking, because Krishna and his potencies are all eternal. And being eternal, it means that there was no time when they all did not exist simultaneously at the same time. Bet tas ir tikai tā teorētiski, tāpēc, ka ja Krišna un viss viņa enerģijas pastāv mūžīgi, tad tas nozīmē, ka nebija tāda laika, kad tās pastāvētu atsevišķi. So of course we see that philosophy also has its limitations as far as of understanding of the absolute truth. Un tā mēs redzam, ka arī filozofija ir savi ierobežojumi, vismaz, ja mēs runājam par absolūtās patiesības sapratni. Therefore, in order to understand Krishna, we need the blessing of Srimati Radharani. Un tāpēc, lai saprastu Krišnu, mums ir nepieciešama Srimati Radharani svētība. Because she understands Krishna's mind very well. So if she blesses us, then we can understand Krishna as well. Tāpēc, ka viņa ļoti labi saprot Krišnas prātu, un ja viņa dos mums savu svētību, tad arī mēs sapratīsim Krišnas prātu. So anyhow, for the purpose of discussion, so at the beginning there was only one Krishna. He was one. Taču, lai būtu filozofiska diskusija, tiek teikts, ka sākumā bija tikai Krišna. So in Vedanta philosophy we say ekam advitiyam, one, not two. Un Vedantā tiek teikts viens, ne divi. Then he became many. Eko bahushyam. He was one and then he became many. Un viņš bija viens, un tad viņš kļuva par daudziem. So he has so many different, Krishna has unlimited potencies. Parasya Shaktir Vividhaya Shruyate. It is said in the Shrut is that Krishna has unlimited potencies. Un tad tiek teikts, ka Krišnam ir neierobežots daudzums enerģiju, spēju. Like more, for whatever we experience in this world, there's always some limitations to how many energies are there.
Tas, ko mēs izbaudām šajā te pasaulē, vienmēr tas ir ierobežots, ja mēs runājam, cik daudz tajā ir enerģijas. We take fire. Fire has limited energies. It gives light, gives warmth. Piemēram, mēs paņemsim uguni. Ugunim ir ierobežota enerģija. Uguns dod gaismu, uguns dod siltumu. Water has wetness, some Ūdenim ir slapjums softness. vai tāds maigums, mīkstums. So there's some limited, everything has some limited energies, but Krishna has unlimited energy. Tātad jebkam ir ierobežota enerģija, bet Krišnam ir neierobežota enerģija. So when he wants those different energies, they manifest for particular purposes. Un viņš šīs dažādās enerģijas izpauž dažādiem mērķiem. So when he wants to support this universe, then he manifests his Adhara Shakti, or the power of gravity. Tad, kad, piemēram, Krišna vēlas uzturēt šo te visumu, tad viņš izpauž sevi kā gravitāciju. When he wants to protect, when he wants to annihilate the religious propensities, then he manifests his religious potency. And he manifests the revealed scriptures, Dharma Shastras. Un tad, kad viņš vēlas kaut ko uzturēt vai vēlas kaut ko iznīcināt, tad viņš izpauž savas reliģiskās spējas un viņš parādās kā Dharma Shastras, kā raksti. So like this, so many different energies for different purposes. But when Krishna wants to enjoy, he wants to be happy, then he manifests the pleasure potency, or Srimati Radharani. Bet tad, kad Krišna vēlas baudīt, tad viņš izpaužas kā šī te baudīšanas spēja, kā Srimati Radharani. So that pleasure potency manifests from Krishna's own body, is a direct expansion of Krishna. Un šī te bauda, šī spēja, tā izpaužās tieši no Krišnas ķermeņa. It is known as Hladini Shakti, or the pleasure-giving potency of the Lord. Un šī enerģija ir zinām kā sauc Hladini Shakti, jeb tā enerģija, kas dod prieku Dievam. So why is it so important, that pleasure potency? Un kāpēc šī te spēja, šī enerģija ir tik svarīga? There are many reasons why is it important, but the ones which are relevant to us is number one, that this movement is meant for pleasure of the Lord, Haritoshanam. Prabhupada uses this term quite frequently, Haritoshanam, that this movement is meant for pleasing Hari, Lord Hari. Ir vairāk iemesli, bet tas iemesls, kas attiecās uz mums, ir sekojošs. Šī kustība pastāv tāpēc, lai iepriecinātu Krišnu, un Prabhupada regulāri lietoja šo vārdu Haritoshanam, tas, kas iepriecina Hari. So the purpose of this movement is to please the Lord, and that's also the purpose of human life, to please the Supreme Personality of Godhead. Un tātad šīs te kustības mērķis ir iepriecināt Dievu, un tāds pats mērķis ir katra arī cilvēka dzīvei iepriecināt Dievu. The Lord has created the entire universe with so many facilities for the living entity. So a simple gesture of gratitude toward God is to try to please Him, somehow do something in reciprocation for all the wonderful things God has created for the living entity. Dievs dzīvajām būtnēm ir radījis šo visumu, kurā ir tik daudz dažādu iespēju dzīvajām būtnēm, un kā tādu sīku pateicības žestu no dzīvo būtņu puses, dzīvajām būtnēm ir jācenšas iepriecināt Dievs par to visu, ko Dievs ir darījis dzīvo būtņu labā. Just like if you have in the stories that somebody is living and they're having some difficulties in their lives, and then suddenly this envelope comes to their home address. Piemēram, ir tāds stāsti, ka, piemēram, cilvēks dzīvo, viņa dzīvē ir dažādas grūtības, un pēkšņi viņš saņem aploksni. And they open and there's some money inside. Viņš atver šo aploksni, un aploksnē ir nauda. And they're very happy, they're able to deal with some problems, they spend the money in banks. Next week there's another envelope. Un pateicoties šai naudai ir iespējams atrisināt tās problēmas, kas cilvēkam ir uz doto brīdi, un nākamajā nedēļā pienāk jauna aploksne. So the person takes it again, spends it all,
Un te aploksne atkal ir nauda, un cilvēks paņem šo naudu, it may go on and on, but a normal person, they will try to wonder, where is this money coming from? Un katru nedēļu nāk šāda te nauda, un normāls cilvēks iedomātos, bet no kurienes gan nāk šī nauda? Who is this person giving me this money? Kas ir tā personība, kas dod man šo naudu? Why they giving me this money? And is string attached or not? If just for free, or later on I have to pay it back? What's going on? Un kāpēc viņš man dod šo naudu? Vai tur ir kaut kāds lamats tajā visā, vai man būs jāmaksā tā nauda vēlāk atpakaļ, ja šī nauda vienkārši tāpat tiek dota? So that's normal person. Tas ir parasts, tas ir normāls cilvēks tā. That's expectable. And the people wouldn't even take the money. So I don't know where is it coming from. I'm not going to take it. Un būtu pat, ja es pat būtu tā, ka ja es nezinu, no kurienes šī nauda ir nākusi, tad es labāk nemaz to neņemšu. So in our lives, somehow or another, it doesn't work like that. Because we have all these things coming to us. Bet mūsu dzīvē kaut kā šis princips nedarbojas, jo visas šīs lietas, kas mums tiek dotas, we get the air to breathe, mums ir gaiss, ko elpot, we get the food to eat, mums ir pārtika, ko ēst, we have our parents, we have our friends, we have our family, so many different facilities are there in life, and we never stop and ask, where is it all coming from? Mums ir mūsu vecāki, mums ir draugi, mums ir tik daudz dažādu lietu šajā dzīvē, bet mēs nekad nepadomājam, bet no kurienes tas viss nāk? So if that's just like the person who gets the envelope, if they make the research and they find out, why would they want to find out? Where is it coming from? They will want to say primarily, thank you for helping me. Un, ja, piemēram, ja mēs runājam par cilvēku, kas saņem to naudu, ja viņš uzsāktu meklējumus, tad viņš noteikti viņš varētu pacensties atrast to cilvēku, kas viņam sūta šo naudu, lai pateikt paldies vismaz. So once we find out, we understand a little bit about the human form of life, and we understand that we're not generating all the different facilities by ourselves, but those facilities, they come from somewhere else. And when by studying of religious works and by hearing from holy, saintly people, we understand all these things come from God, then automatically we should be eager to say thank you. Un ja mēs iedziļinātos tajos jautājumos, no kurienes tas viss nāk, un mēs uzzinātu no skolotājiem, no svētiem cilvēkiem, ka patiesībā Dievs to visu mums dod, tad galu galā mums rastos šī vēlme pateikt paldies. So when you want to say thank you to somebody, you usually give something or do something which is pleasing to that person. Yeah? That's a normal thing to do. Un normāla lieta ir, tad, kad mēs vēlamies kādam pateikties, tad mēs cenšamies kaut ko iedot tam cilvēkam, kas viņu iepriecinātu, vai kaut ko izdarīt tam cilvēkam tādu, kas viņu iepriecinātu. It's not that just in material life, when somebody is being nice to us, then we try to please him, and in spiritual life, because spiritual life is so different, then we have to do something 100% opposed to that. Nav tā, ka, piemēram, ja materiālajā dzīvē mēs taču tā rīkojamies, ja kāds mums izdara kaut ko labu, tad mēs cenšamies atdarīt to atpakaļ. Un tad tas nenozīmē, ka garīgajā dzīvē mums būtu jādara kaut kas pilnīgi diametrāli pretējs. It is the same in spiritual life. God is the source of everything. He's also the source of good dealings and pleasantries and reciprocations and all relationships. Un garīgajā dzīvē tas ir tieši tāpat. Dievs ir visa avots, un Dievs ir arī visu šo te labo attiecību, miedarbības avots tāpat. So when we understand that, then automatically we will be eager to please God, do something nice for Him, in other words. Un ja cilvēks to saprot, tad viņam automātiski rodās vēlme izdarīt kaut ko labu Dievam, iepriecināt viņu. So therefore this movement, which propagates the transcendental knowledge, shares the understanding of where is it all coming from. Un tāpēc šī te kustība, kas izplata šīs transcendentālās zināšanas un kas vēsta par to, no kurienes tas viss mums nāk, is meant to please Hari, because knowing means doing. Un šī kustība ir domāta, lai iepriecinātu Hari, jo zināt tas nozīmē rīkoties. So knowing that the Supreme Lord is the source of everything means we act according to that knowledge. Un zināt to, ka Dieva augstākā personība ir visa avots, nozīmē rīkoties tā, lai viņu saskaņā ar viņu vēlmēm, tā, lai viņu iepriecinātu. And we try to please that source of everything. Tas ir jācenšas iepriecināt šis te visa avots. That's according to Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. That's the
constitutional position of the living entity, to serve the Lord. Un saskaņā ar Šrīmad Bhagavatam un Bhagavad Gītu tā ir dzīvās būtnes sākotnējā daba, kalpot un iepriecināt kungu. However, because God is unlimited, He's very, very great. Taču, lai gan Dievs ir bezgalīgs, viņš ir ļoti, ļoti varens. So big. Tik liels. Like even one of the, of course, and He has unlimited forms, so one of the forms of the Lord, the whole cosmic manifestation is one of the forms of the Lord. It's known as Virat Rup. This is very easily visible form of the Lord. Viņš tik liels, ka viena no viņa redzamajām formām, Virat Rupa, tā, kas ir, ko mēs redzam kā visu, kā viņš izpaudies kā visums. So it's so gigantic. We cannot even see the end of the universe. Yeah, it's so big. Viņš ir tik liels, ka mēs pat nevaram redzēt visuma galu. Tik liels viņš ir. And this is one of the smaller manifestations of the Lord. Not the big one. This is a small one. Tā ir viena no vismazākajām Dieva izpausmēm. There's a pastime of Lord Trivikram, which is another manifestation of the Supreme Personality of God, that it took him only 3 steps to cross over that whole material manifestation. Trivikram, yeah. Vēl ir viena tāda kunga izpausme, Trivikrama, un šai izpausmē vajadzēja tikai 3 soļus, lai šķērsotu visu materiālo visumu. So very gigantic for us. From the perspective of the Lord, this whole material creation is very small. 3 steps. What's that? 3 steps. No mūsu skatu punkta raugoties, tas ir kaut kas ļoti gigantisks, taču no Dieva skatu punkta tie ir vienkārši 3 soļi. So very small. So the soul is very small. Soul is very small, and the soul's ability to understand limitless Lord is very limited as well. Dvēsele ir ļoti, ļoti maziņa, un dvēseles iespējas saprast neierobežoto Dievu arī ir ļoti ierobežotas. The soul is so small that it cannot be seen. Dvēsele ir tik maza, ka to nav iespējams redzēt. I mean, people spend thousands and thousands of hours and thousands of whatever, lots and dollars of your money researching, trying to find the life with the microscope. Where is this life coming from? What is this life element? What makes a person alive? Cilvēki tērē tūkstošiem stundu un tūkstošiem latu un dolāru, lai ar mikroskopu palīdzību mēģinātu saskatīt, kas tad ir tas elements, kas dod dzīvību. Yeah, so we all do. You pay your tax and the government takes them, and you have some scientists trying to find the life, trying to find the soul. Un to viņi dara par jūsu naudu, par nodokļu maksātāju naudu. Tā daļa no tās tiek dotas zinātniekiem, savukārt zinātnieki mēģina saprast, kas tad ir dzīvības sākums. But they cannot find it. The soul is so small. They cannot find it. Bet viņi to nevar atrast, jo dvēsele ir tik maza. According to Bhagavad Gita, if you take a tip of the hair and you divide it into 10,000 parts, so 1/10,000 of a tip of a hair is the size of the soul. Very small. Un dvēseles izmērs ir aprakstīts Bhagavad Gītā. Ir teikts, ka ja paņemam mēs mata galiņu un sadalām mata galiņu 10,000 daļās, tad dvēsele ir tik liela kā šī 1/10,000 daļa no mata galiņa. Of course, that's a very interesting example. I don't think so even it's possible to divide it that small. There's no such an instrument to make it so small, isn't it? Es domāju, ka tas ļoti būtu interesants eksperiments, pamēģināt sadalīt mata galu 10,000 daļās. Es domāju, ka tas nav iespējams. The tip of the hair is so small. Jo mata gals jau ir pats par sevi tik ļoti mazs. So there is some difference between God and the soul. That's what I'm trying to say. Un tas, ko es mēģinu pateikt, ka ir kādas atšķirības starp Dievu un dvēseli. Beginning with the size. Sāksim kaut vai ar izmēru. And there's so many other differences. Arī Knowledge. Ir arī citas atšķirības, piemēram, zināšanas. Shaktis. Lord has unlimited shaktis. The living entity does not have unlimited shaktis. Shaktis, jeb enerģijas, Dievam ir neierobežots enerģiju daudzums. So how this small little soul can approach this unlimited reservoir of all pleasure, knowledge and potencies? How is it possible? Un kā gan tas ir iespējams, ka šī te niecīgā dvēselīte varētu vispār vērsties un viņai būtu tapt pieejams šis te bezgalīgais visus zināšanu un spēju rezervārs? It is not possible, in fact. Tas nav patiesībā iespējams. According to
Vedic literature, it is not possible for the living entity to approach God. Un patiesībā saskaņā ar vēdisko literatūru dzīvējai būtnei nav iespējams vērsties pie Dieva. The only way to approach God is through the mercy of Srimati Radharani. Un vienīgais veids, kā dzīvā būtne var vispār vērsties pie Dieva, ir pateicoties Srimati Radharani žēlastībai. Only Srimati Radharani, with the help or blessing of Srimati Radharani, a living entity can give pleasure or satisfaction or happiness, make it the Supreme Personality of Godhead happy. Un tikai pateicoties Srimati Radharani palīdzībai un svētībai, dzīvā būtne var Dievam sniegt kādu prieku. So the Mayavad philosophers, they do not approach Srimati Radharani. Mayavādi filozofi, viņi nevēršās pie Srimati Radharani. They say everything is one, there is no separate potency which is specifically meant for satisfying of the Lord. Viņi saka, ka viss ir viens un ka nav atsevišķas enerģijas, kuras mērķis ir iepriecināt Dievu. They deny existence of Srimati Radharani, and as a result of that, as far as the approach of the Absolute Truth is, they can only understand or realize the impersonal aspect of the Absolute Truth. Un viņi noliedz Srimati Radharani eksistenci, un kā rezultāts tam ir, ka vienīgais, ko viņi var saprast, ir absolūtās patiesības impersonālo aspektu. So Bhagavad Gita also says Sarva Dharma Parityaja. So we were just discussing now that there is different duties by performing different works, we can please the Lord, but also Gita says we should give up all types of work. Un tā laikā, lai gan mēs pat runājām, ka Bhagavad Gitā tiek teikts, ka katram ir jāveic noteikti pienākumi, te pašā laikā Bhagavad Gita saka, ka ir jāatsakās no visu veida pienākumiem. So because we have so many duties which are not directly connected to the Lord. Tas tāpēc, ka mums ir ļoti daudz dažādu darbu un pienākumu, kas nav tieši saistīti ar Dievu. So Gita says, give up all those different duties, all those different activities which are not directly connected to the Lord. Un Bhagavad Gita saka, ka atsakies no visām tām darbībām, kas nav tieši saistītas ar Dievu. So if you are ready to take shelter of Srimati Radharani and actually ready to try to please the Lord, then you can take that verse to your heart. Un ja jūs esat gatavi pieņemt patvērumu pie Srimati Radharani, un jūs esat gatavi censties iepriecināt Dievu, tad jums ir šīs te pāns jāpieņem sev sirdī. In Sri Vaishnava Sampradaya, the most secret mantra, the most confidential mantra ever revealed to the followers of that Sampradaya is Sarva Dharma Parityaja. Un šī te mantra ir visnoslēpumainākā un visslepenākā mantra šī Vaishnava Sampradājā. So that's the end of that path, when you give up everything and simply surrender to the lotus feet of Lakshmi Devi. That's why they're known as Sri Vaishnavas. They surrender to Radha in the form of Lakshmi Devi. Un tad, kad tu atsakies no visa un nododies Lakshmi Devi lotus pēdām. Tas ir šī ceļa augstākais mērķis, tas ir šī ceļa galamērķis. Because by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is one of the first things we hear. Yeah? Pateicoties Chaitanya Mahaprabhu, šī ir viena no pirmajām lietām, ko mēs uzzinām. It's one of the first verses we ever hear. Sarva Dharma Parityaja. This is one of the very, very commonly quoted verses in our Bhagavad Gita classes. Un šis te pants ir viens no visbiežāk citētajiem pantiem Bhagavad Gitas lekcijās. Because in the Sankirtan movement, Sri Chaitanya Mahaprabhu has propagated approaching the Lord through the medium of Srimati Radharani. Tāpēc, ka Sankirtana kustībā Kungs Chaitanya Mahaprabhu sludināja, ka pie Dieva ir jāvēršās caur Srimati Radharani. So before you worship the Lord, before you worship Vishnu, you worship Lakshmi. Before you worship Krishna, you worship Srimati Radharani. Tātad pirms jūs vēršaties pie Dieva, jūs
pielūdzat Lakšmiju. Pirms jūs vēršaties pie Krišnas, jūs pielūdzat Šrimati Radharani. So when we chant Hare Krishna, we say first, Prabhupada explains the meaning of the Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra. Un Prabhupada izskaidro Mahamantras jēgu. He says that with the Hara, this Mother Hara, Lakshmi Devi or Srimati Radharani. Un viņš saka, ka mēs sākam šo mantru ar vārdu Hara, kas ir Lakšmi Devi, jeb Srimati Radharani. And then we say Krishna only. Then we say Krishna Un only. tad mēs sakam, tikai tad mēs sakam Krishna. And that's the principle of all Vedic sacrifices. When you worship a Lord through the means of sacrificial fire, it's the same principle there. Un visos veidiskajos ugunsziedojumos ir šis te pats princips, kad jūs cenšaties, tad kad jūs pielūdzat Dievu. If you ever seen all of those who, if you haven't seen, then they have this Yagakunda, the altar, fire altar, and there is always a little yoni is called, a little place where Lakshmi yantra is being drawn. Un ja jūs esat redzējuši šīs te kundas, tad līdzās tai lielai kundai tāda mazāka, kas ir vieta Lakšmi. So the fire is there and the Lord is there, and then is the priest, and the priest offers the oblations to the fire through the blessing of that Lakshmi yantra in front of the fire. Un tad, kad sēž priesteris, tad priekšā tad ir tā kunda, un šie te ziedojums tiek veikts tajā kundā ugunī, bet starp viņiem ir šī te Lakšmi jantra, tātad, kas, jā. So knowingly or unknowingly, the priest always worships the consort of the Lord first, then the Lord. Un tātad zinot vai nezinot, bet tad priesteris pirmkārt kalpo kunga, kā lai latviski pasaka, konsorti ir pavedonē, jā. So that's the principle. Un tas ir tas princips. So this is the pleasure potency of the Lord. We cannot approach the Lord without that pleasure potency. Un tātad tā ir tā spēja, kas priecina Dievu, un mēs nevaram vērsties pie Dieva, apējot šo te spēju. Just like if somebody say, okay, I want to play some nice music for you. Piemēram, kāds varētu teikt, es gribu tev nospēlēt kādu skaistu mūziku spēlēt. Actually, he's not playing the music, he's playing music for me, or for you, or for somebody else, but the only way the person is trying to please can ever experience that music is through his hearing potency. Un taču, piemēram, viens cilvēks cenšas iepriecināt otru ar mūziku, taču, lai varētu šis iepriecinājums notikt, lai varētu tas otrs cilvēks izbaudīt šo te mūziku, viņš to dara ar savu dzirdes spēju. So the person will not directly listen to music, only through the means of the hearing power, then the person will appreciate the music. Un ja tad cilvēks nevar patiešo klausīties mūziku, viņš to mūziku var novērtēt tikai pateicoties savai dzirdes spējai. So in the similar way, Krishna will not appreciate or he will not receive any service unless it is Krishna is approached to the means of his pleasure potency. Un tādā pašā šī analoģija ir minēta tāpēc, lai saprastu, ka Krišnu nevar iepriecināt patiešo, Krišnu var iepriecināt tikai caur šo te spēju, kas pastāv tāpēc, lai viņu iepriecinātu. Without that pleasure potency, there is this big gap between the living entity and God, which cannot be bridged. Un, ja mēs paņemam no šo te Dieva iepriecināšanas spēju, tad starp dzīvo būtni un Dievu vienmēr būs milzīga plaisa, kuru nav iespējams pārvarēt. Only through approaching the pleasure potency of the Lord, then one can approach or please Krishna. Un tikai pirmkārt vēršoties pie šīs te Dieva iepriecināšanas enerģijas, cilvēks var iepriecināt Dievu. So this is the same principle in chanting of Hare Krishna Mahamantra, in deity worship or in any type of Vedic sacrifice. Un šis pats princips ir spēkā, kad mēs skandējam Mahamantru,
kad mēs kalpojam dievībām vai kad veicam jebkuru citu vēdiskās kultūras ziedojumu. So in Vrindavan, this is a very well-known fact. Even if you go to Vrindavan today, then everybody says Jai Shri Radhe, 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 Radhe Shyam. Yeah? Everybody says that. Un, piemēram, ja pat šodien jūs dosieties uz Vrindavanu, tad ik viens vispirms teiks Jai Shri Radhe. Because this is a very common understanding amongst the residents of Vrindavan that Krishna is very pleased when Radharani is pleased. Tāpēc, ka Vrindavanas iedzīvotāji lieliski saprot, ka Krishna tiek iepriecināts tikai tad, kad ir iepriecināta Radharani. So this original pleasure potency of the Lord, Srimati Radharani, she's always absorbed in the pleasure of Krishna. Un tāpēc, ka Srimati Radharani, Krishnas iepriecināšanas enerģija vienmēr ir gremdējusies tajā, lai iepriecinātu Krishnu. She knows the best how to please the Lord. Un viņi vislabāk zina, kā iepriecināt kungu. There's a common thing, you want to buy a phone for your wife, you don't make your own phone, you go to a shop and you get from an expert a good phone for her. Yeah? Un tas tāpat kā, piemēram, jūs vēlaties iepriecināt savu sievu un nopirkt viņai telefonu, jūs nemēģināt izgatavot savu telefonu, jūs dodaties uz veikalu un ar ekspertu palīdzību izvēlaties telefonu. Or you don't, you may make your own bouquet if you know how to make, or you approach a person who isn't very expert in making flower bouquets and then you give the flower. Protams, ja jūs esat ļoti prasmīgs, piemēram, ziedu buķetes izgatavošanā, tad jūs varat to darīt paši, bet parasti cilvēki tad vēršās pie kāda eksperta, kas palīdz izgatavot skaistu ziedu buķeti. Of course, maybe you say, well, I want to make my own flowers. Still, you will research and you learn from some authority what is the most beautiful and pleasing flower arrangement, and then you will give it. So in any case, you approach an authority in that field. Un pat, ja jūs vēlaties izveidot pats savu ziedu buķeti, tik un tā jūs veicat kādus pētījumus vai vēršties pie kādām autoritātēm, mēģiniet uzzināt, kādā veidā varētu šo buķeti vislabākā veidā sakārtot. Tad jūs vēršaties pie autoritātēm. So Srimati Radharani, she is ultimate authority on what is pleasing to Krishna. She knows the best. Nobody knows as well as her. Un Srimati Radharani ir augstākā autoritāte attiecībā uz to, kā iepriecināt Krishnu. Neviens to nezina labāk par viņu. Because she is not an ordinary living entity. She is directly a pleasure potency of the Lord. Tāpēc, ka viņa nav vienkārši dzīvā būtne. Tā ir Dieva iepriecināšanas spēja. Just as the living entity is known as Jiva Shakti, or the living, or the conscious potency of the Lord. She is the pleasure potency of the Lord. Dzīvās būtnes, kas ir zināmas ar vārdu Jiva Shakti, tātad ir tātad apzinošās, tā ir tā Dieva enerģija, kurai ir apziņa. Savukārt Srimati Radharani ir tā enerģija, kas iepriecina Krishnu. So she knows the best how to please the Lord. So therefore, if you really want to please the Lord, then you will ask Srimati Radharani's blessings first. Get some advice, get some guidance. Un ja jūs patiešām vēlaties iepriecināt kungu, tad jūs pirmkārt vērsīsieties, lai saņemtu svētību no Srimati Radharani, lai saņemtu viņas palīdzību vai kādu padomu, kā to labāk izdarīt. So in Vrindavan, which is the realm of Lord Krishna, then everybody chants Radhe Radhe, because everybody knows you need Radharani's blessings to make Krishna happy. Un Vrindavanā, kas ir kunga mājvieta, visi skandē Radhe Radhe, tāpēc, ka visi zina, ka ir nepieciešama Radharani's svētība, lai iepriecinātu Krishnu. So what is the pleasure potency of the Lord? The only purpose of Radharani's existence is to always please the Lord. Un Radharani eksistences vienīgais mērķis ir vienmēr iepriecināt kungu. So when Radharani sees a devotee coming in order to serve the Lord and please the Lord, she becomes extremely happy. Un tad, kad Radharani redz, ka bhakta nāk ar mērķi iepriecināt kungu, tad viņa kļūst ļoti laimīga. And she immediately goes to Krishna and she recommends, says, look, Krishna, this devotee here wants to please you, he wants to serve you, this is so nice. Un viņa nekavējoties dodās pie Krishnas un saka, lūk, šis bhakta vēlas tevi iepriecināt, viņš vēlas tevi pakalpot, un tas ir tik jauki. And she thinks she is so much better than me. This devotee's desire to serve Krishna is so much better than my desire. He's so much better expert at serving Krishna than me.
Un viņa domā, ka lūk, šis te bhakta, viņa vēlme pakalpot Krišnam ir daudz labāka par manējo vēlmi. So she's very humble like this also. Though she's the greatest authority, greatest expert in pleasing the Supreme Personality of Godhead, she's also the most humble resident of Vrindavan. Un viņa ir ļoti pazemīga, lai gan viņa ir visaugstākais eksperts, augstākā autoritāte attiecībā uz to, kā iepriecināt Krišnu. Viņa ir tajā pašā laikā arī Vrindavanas vispazemīgākais iedzīvotājs. So even if a very fallen soul, materialistic soul, forgetful soul approaches Srimati Radharani, she will bless and she will recommend such a soul to Krishna. Un pat tāda dvēsele, kas ir pilnībā aizmirsusi Dievu, un ja šāda dvēsele vērsīsies pie Srimati Radharani, tad Srimati Radharani arī šādai dvēselei dos savu svētību. And you can see it practically in the example of Chaitanya Mahaprabhu, which has come in the mood of Srimati Radharani. Un mēs redzam praktisku piemēru tam, kā Chaitanya Mahaprabhu, kurš ieradās Srimati Radharani noskaņojumā. And he has delivered even the most fallen souls, such as Jagai and Madai. Un viņš atbrīvoja pat viskritušākās dvēseles, kā piemēram Jagai un Madhai. So therefore, it's simply by serving the Sankirtan movement and chanting, congregationally chanting the holy name of the Lord, so one can approach Srimati Radharani and one can please the Supreme Personality of Godhead. Un piedaloties, kalpojot Sankirtanas kustībai un kopīgi skaitot, iesaistoties svētā vārda atkārtošanā, mēs varam iepriecināt Srimati Radharani. So this is the special potency of Srimati Radharani. Therefore, she is very, very dear to all the devotees and all the residents of Vrindavan. Un tā ir īpašā Srimati Radharani spēja, un tāpēc viņa ir tik ļoti dārga visiem bhaktām un visiem Vrindavanas iedzīvotājiem. Because of her wonderful qualities. Number one, her extraordinary humility, and number two, her extraordinary ability to understand Krishna's mind and what is actually pleasing for him. Un tam iemesls ir trīs lietas: viņas īpašās spējas, viņas īpašā pazemība un viņas īpašās spējas saprast, kā iepriecināt Krishnu. And since in the spiritual world everybody is trying to please the Lord, serve the Lord, then she becomes everybody's guru. Everybody learns from Srimati Radharani of what it means to please the Supreme Personality of Godhead. Un tā kā garīgajā pasaulē ik viens cenšas iepriecināt Dievu, tad garīgajā pasaulē Srimati Radharani kļūst par visu augstāko guru, no kuras var mācīties un uzzināt, kādā veidā iepriecināt Dievu. Srimati Radharani ki jai, Srimati Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. Some questions or comments? Kādi jautājumi vai komentāri? Yes. Живет в сердце, и когда просыпается от милости Шримати Радхарани, или Шримати Радхарани дарует эту любовь? Jautājums ir, vai šī te enerģija, Dīnī Šakti enerģija jau atrodas sirdī, un tā tiek, un Srimati Radharani palīdz atmodināt šo enerģiju, vai arī Srimati Radharani dāvina, dod šo te enerģiju? The question is that Dīnī Šakti energy, is it already in our hearts, and Srimati Radharani helps to invoke it, or it bestows that energy? Is it in So there is, the Lord has, as we mentioned before, He has many different potencies. Kā jau mēs pirms tā minējām, kungam ir ļoti daudz dažādu spēju. And all those different potencies, they have their particular responsibilities or particular qualities. Visām šīm spējām ir noteiktas funkcijas, noteiktas kvalitātes. So then the pleasure potency, it is a separate potency of the Lord. Un šī te prieka spēja, tā ir atsevišķa kunga enerģija. It is not the potency of the living entity. Tā nav dzīvās būtnes spēja vai enerģija.
It is a potency of the Lord. Tā ir Dieva enerģija. Of course, because the Lord has created the living entity on His own image, as we say in the Christian theology. Un tā kā dvēseli, kā saskaņā ar kristietību, kā teiks, ka Dievs ir radījis pēc sava ģīmja un līdzības. So all the different potencies which the Lord has, they're also there in the living entity. Visas dažādās enerģijas, kas piemīt Dievam, tās piemīt arī dzīvajai būtnei. So the Lord is Satchit Ananda, or eternal, full of bliss and knowledge. Tātad Dievs ir Satchit Ananda, mūžīgs, zināšanu un svētlaimes pilns. And the living entity is also Satchit Ananda, also eternal, full of bliss and knowledge. Un arī dzīvā būtne ir Satchit Ananda, mūžīga, zināšanu pilna un svētlaimes pilna. However, the amount of bliss or pleasure the living entity can experience and can give to the Lord, and the amount of knowledge or understanding of the Lord is very limited compared to the limitless amount which is there in the Lord. Taču zināšanu spēja saprast Dievu un tā svētlaimes spēja, kas ir dzīvajai būtnei un spēja iepriecināt Dievu, ir ļoti niecīga salīdzinājumā ar to, kādu tā ir bezgalīgajam Dievam. So therefore this amount of pleasure the living entity can give to the Lord is not enough when the living entity approaches the Lord directly. Un tāpēc šī svētlaime, kas ir dzīvajai būtnei, tās daudzums ir nepietiekošs, lai iepriecinātu Dievu, tad, kad dzīvā būtne patiešo cenšas vēsties pie Dieva. Just like if you have a winter and you want to warm up a room, you light a matchstick. Well, not enough to make the room warm. Tas ir tā kā, piemēram, ja jums ir ziemas laikā, jūs vēlaties, lai istabā būtu silti, un jūs iededzināt sērkociņu ar šo te gaismu, šo te siltumu, nepietiek, lai sasildītu istabu. You need a bigger fire to make the Jums ir house vajadzīgs warm. lielāks uguns, lai sasildītu māju. So in a big home, then there's usually this very big stove there, and so much fuel is needed to, and so much fire is made there. Ja ir liela māja, tad parasti ir liela krāsnes un ļoti daudz vajag kurināmā un liela uguni vajag, lai sasildītu māju. So bigger the home, bigger the power, the bigger the oven. Un jo lielāka ir māja, jo lielāka ir krāsnes. So the Lord is very, very big. Un As we Dievs, discussed before, is unlimited. kā mēs sākumā, kad pirms tam runājām, ir bezgalīgs. So you have this unlimited, big humongous house, and you try to warm it up with the one matchstick. Iedomājieties, ka jums ir bezgalīgi liela māja, kur jūs mēģināt sasildīt ar vienu sērkociņu. It's simply not enough. Ar to nepietiek vienkārši. So therefore, the devotee needs to approach Srimati Radharani, even in order for the Lord to notice such a living entity. Un tāpēc dzīvajai būtnei ir jāvēršās pie Srimati Radharani, lai Dievs vispār varētu pamanīt šo te dzīvo būtni. So in order to please the Lord, it is not possible for the living entity to do it on its own merits. Simply not enough that pleasure potency is present in the soul. Un dzīvā būtne pati saviem spēkiem nevar iepriecināt Dievu vienkārši kaut vai tikai tāpēc, ka tās svētlaimes enerģijas dzīvajai būtnei ir pārāk maz. But when the living entity takes shelter or surrenders to the devotional process and surrenders to the lotus feet of Srimati Radharani and tries to please the Lord under her guidance, then it becomes noticeable, becomes very pleasurable to the Lord. Bet tad, kad dzīvā būtne uztic sevi šim te kalpošanas Dievam procesam, kad dzīvā būtne uztic sevi Srimati Radharani, tad, pateicoties šim te procesam, dzīvā būtne tiek ievērota. Dievs ievēro dzīvo būtni. So the devotion is there, naturally in the heart of the living entity, this quality of love and pleasure, desire to please the Lord, and the ability to please the Lord is natural for the living entity, but it's very limited. Šī vēlme kalpot Dievam, šī vēlme iepriecināt Dievu, tā ir piemīt dabiski dzīvē būtnē, kaut un tā ir ļoti niecīga. So when the living entity surrenders and joins its limited power with the unlimited power of Hladini Shakti, then it becomes very pleasing to the Lord, it becomes substantial.
Un tad, kad dzīvā būtne savu ierobežoto enerģiju savieno ar Hladini Shakti neierobežoto enerģiju, tad tas kļūst par kaut ko jau vērā ņemamu. So Chaitanya Mahaprabhu explains it as the philosophy of simultaneous, inconceivable simultaneous oneness and difference. Chaitanya Mahaprabhu izskaidro šo te neaptveramo to, ka viss ir vienots un atšķirīgs vienlaicīgi. So the living entity maintains its individuality, but only when it surrenders to the lotus feet of Srimati Radharani and approaches the road through the means of Srimati Radharani or with Srimati Radharani's blessings, then is able to serve the Lord. Dzīvā būtne, kas uztur sevi, kā pat cenšas sevi uzturēt vienīgi tad, kad dzīvā būtne vēršās pie Srimati Radharani un uztic sevi Srimati Radharani vienīgi tad, dzīvā būtne kļūst spējīga kalpot Dievam. So then at the beginning, then you have the Lord as in his Atmaram mood. He's totally independent, self-satisfied. Tātad sākotnēji ir šis te dzīvā būtne šajā atmarāmas noskaņojumā, kas ir, ka dzīvā būtne ir neatkarīga, pati sevi var uzturēt. So the Lord does not need anything. He's self-satisfied. He's already happy. Dievam nekas nav vajadzīgs, viņš ir pilnībā apmierināts, viņš jau ir laimīgs. But then when he decides to expand his happiness, bet tad, kad viņš nolēma, ka vajadzētu tātad paplašināt savu laimes sajūtu, then he starts to act. Tad viņš sāk rīkoties. And he expands into Radha. Un tad viņš izpleš sevi vai, teiksim, izpauž sevi kā Radha. Or his feminine potency of Srimati Radharani. Vai arī šajā sievišķīgajā spējā, kā Srimati Radharani. So you have this field created by the Lord, and then you have the pleasure potency, which is the activities, becomes the activities in the field. Un tad sākotnēji ir darbības lauks, ko ir radījis Dievs, un tad tajā ir šī te prieka enerģija, šajā laukā prieka enerģija, kas ir darbība. And this interaction between the feminine and the masculine, or Radha and Krishna, through various activities creates the pleasure. Un šī te miedarbība starp vīrišķo un sievišķo, starp Radhu un Krishnu, arī ir tas, kas rada šo prieku. So that's the pleasure experience by Krishna, and the pleasure and happiness also experienced by those who engage in devotional service. Un tad tas ir prieks un laime, ko izbauda Krishna, un prieks un laime, ko izbauda tie, kas ir iesaistīti šajā te kalpošanas procesā. So the pleasure of Krishna is the experience of the feminine potency of Hladini Shakti. Un Krishnas prieks, tas ir tas, kad viņš izbauda Hladini Shakti enerģiju. And the pleasure of the living entity is assisting that Shakti in its service of pleasing the Lord. Un savukārt dzīvā būtne prieku izbauda tajā brīdī, tad, kad tā asistē šai te enerģijai, kas iepriecina, kas darbojas, lai iepriecinātu Krishnu. And when Krishna interacts with Radharani, then Radharani is happy. When Radharani is happy, then the living entity can take part in that happiness. Un kad Radharani miedarbojas ar Krishnu, tad Krishna ir laimīgs. Un kad Krishna ir laimīgs, tad Radharani ir laimīga, kad Radharani ir laimīga, tad dzīvā būtne var piedalīties šajā te kalpošanās procesā. And this is a very, very great pleasure. Un tā ir ļoti liela laime. That even Krishna himself, he became interested to know what is the experience of happiness of Srimati Radharani and his devotees in Vrindavan. Un tā ir tik liela laime, ka Krishna pats sāk izrāda interesi par to, kādu gan laimi izjūt Srimati Radharani un bhaktas Vrindavanā. And he manifested his form as Sri Chaitanya Mahaprabhu, in which he could experience the devotional mellows. Un tad viņš izpauž sevi kā Chaitanya Mahaprabhu, un šajā formā viņš var izbaudīt šo te laimes veidu. So that's the inconceivable oneness and difference. So the Lord has so many potencies, but they all have their separate existence. It's not, if they all were one, then there would be not unlimited potency. It would be one potency only.
Un tā ir tas neaptveramais jēdziens, ka Dievs vienlaicīgi ir gan viens, un te pašā laikā viņš ir dažādas enerģijas. So that's what the Mayavad philosopher says, this everything is Brahma and everything is one, everything is God. Un tāpēc Mayavadi filozofi saka, ka viss ir viens, viss ir Dievs. There is no existence outside of God. Un ka nav nekas nepastāv, nekāda eksistence ārpus Dieva. And we agree on that part, yes, there's no existence outside of God, everything is God's potencies, but also all the different potencies, they have their particular qualities and functions, which are separate from each other. Jā, un šajā ziņā mēs piekrītam viņiem, ka viss ir Dievs, bet tajā pašā laikā pastāv dažādas Dieva enerģijas pastāv atsevišķi, un katrai no šīm enerģijām ir savas noteiktas kvalitātes. So often the analogy of fire is given, that you have a fire and there is a potency of light and heat. They are all part of fire, but also they have a separate existence at the same time. Un bieži tiek minēts šis piemērs ar uguni. Ugunim ir divas izpausmes. Uguns dod gaismu un uguns dod siltumu. Un gaisma un siltums pats par katrs, ka šie izpausmi pastāv pati par sevi. So I'm sure most of you have seen this Sri Yantra. Es domāju, ka visi ir redzējuši Sri Yantru. Yeah, there are two triangles, one pointing downwards, signifying the feminine principle, or Radharani. Tad divi trīs stūri. Viens ir ar aso galvu ar stūri uz leju, kas apzīmē Radharani. And then there's one triangle signifying the masculine principle, pointing upwards. Un tas pirmais apzīmē sievišķo principu, un otrs ir vīrišķo principu, kura stūris ir uz augšu. And then there's this lotus drawn around, which the whole yantra signifies its whole spiritual existence. Everything is there in the creation, is expressed by this geometrical drawing or form. Un tad tur ir lotus uzzīmēts, un tas viss ir tad izpauž to, ka viss ir šajā, ka vienlaicīgi šis te princips pastāv visā radītajā. So those two triangles, they overlap, yeah? Un šie te divi trīs stūri, viņi pārklāj viens otru. So that's area which overlaps, that's where the pastimes, pleasurable, happy pastimes of Krishna, the Krishna Leelas take place. Un tā daļa, kas pārklājās abiem šiem te trīs stūriem, tā ir tā daļa, kurā notiek Krishnas spēles. So that's where the masculine principle of Purush, of Krishna, and the feminine principle of Radharani, they touch, that's where the pastimes take place. Un tāpēc šie te divi principi, vīrišķais princips Purusha un sievišķais Radharani, tādā veidā viņi saskarās. So geometrically, that's how it is presented as these two triangles, and they have the area where they overlap. That's where they overlap. That's where the pastimes take place. That's where Krishna and Radha experience the transcendental pleasure. Un ģeometriski tas tiek attēlots ar šiem te diviem trīs stūriem, kas pārklājās, un tā daļa, kas pārklājās, tā ir tā, kurā Krishna un Radharani izbauda savas spēles un prieku. So that's when Krishna expands from there, and Radharani expands from there also into unlimited forms, and Krishna expands into unlimited forms. Un no turienes arī izpaužās gan Radharani bezgalīgā formu skaitā, gan arī Krishna bezgalīgā formu skaitā. So it has become very simple for us to take part in this transcendental pastimes of the Lord simply by taking part in the Sankirtan movement. Un mums ir ļoti vienkārši piedalīties šajās te Krishnas un Radharānijas spēlēs, vienkārši piedaloties Sankirtanas kustībā. So by taking part and by hearing and chanting, and all these transcendental truths will become very clear to one with time. Un ja mēs aktīvi piedalīsimies šajā te procesā un klausīsimies un skandēsim, tad visi šī te pārpasaulīgās zināšanas ar laiku mums taps viegli saprotams. And when one understands one's relationship with Krishna, other living entities, and the Krishna's pleasure potency, then one will be able to serve Krishna in pure devotional service. Un tad, kad dzīvā būtne saprot savas attiecības ar Krishnu, savas attiecības ar citām dzīvajām būtnēm, savas attiecības ar Krishnas šo te prieka enerģiju, tad dzīvā būtne kļūst spējīga kalpot Krishnam.
happiness, that is Saraswati and Lakshmi. But in spiritual world, Harinama Chintamani says that both Samit Shakti and Hladini Shakti are represented by the same Radharani. And why is that? Why is Radharani having dual identity? Or is there still some separate deity for knowledge? Or knowledge is not important in the spiritual world? It is just difficult for me to understand dual identity. Jautājums par zināšanu enerģiju un laimes enerģiju. Materiālā pasaulē viņas pārstāv atsevišķas dievietes Sarasvati un Lakshmi. Bet Harinama Chintamani saka, ka Goloka Vrindavanā abas šīs enerģijas pārstāv Šrimati Radharani. Un man ir grūti saprast viņas duālo dabu, duālo to identitāti, kāpēc viena persona pārstāv gan zināšanas, gan laimi, vai ir kāda cita dievība, kas tomēr pārstāv zināšanas, vai zināšanas nav tik svarīgas, ko Goloka Vrindavanā, kāpēc tā? So, Shrimati Radharani, she's known as the Mula Prakriti. Šrimati Radharani ir zināma kā Mula Prakriti. Mula means she's the root of all the Shaktis. Un Mula nozīmēs visu enerģiju, visu Shakti sakne. She has so many different manifestations. She manifests in so many different ways for particular purposes, yeah? Viņa izpaužās tik daudzos veidos, un tam ir dažādi mērķi. Just like when you have a mother, sometimes Prabhupada refers to Shrimati Radharani as Mother Radha. Un, piemēram, dažkārt Šrila Prabhupada vēršās pie Radharani kā māte Radha. So just like you have a mother, you have your mother, but then mother has so many different manifestations as well, or so many different forms, you could say. Piemēram, jums ir mamma, bet mātei arī ir daudzas izpausmes, vai mēs varam teikt formas, kā mamma izpaužās. So mom, she plays with the child, there's this particular energy manifesting at that time. Piemēram, mamma spēlējās ar bērnu, un tad noteikti enerģija izpaužās tajā laikā. She sometimes provides for the child food and clothing, different things. Citā reizē viņa atkal apgādā bērnu ar ēdamo vai kādām drēbēm. She sometimes may be protecting the child, some dog comes and she screams at the dog or throws a stick at the dog. Vai, piemēram, dažkārt viņa aizsargā bērnu, kad tam tojās kāds suns, un tad viņa kliedz uz to suni vai met kaut ko tam sunim. And then sometimes she chastises the child as well. Yeah, you see this mother's manifestation, angry mom. Un tad ir cita izpausme, kad, piemēram, mamma bār savu bērnu. Is this all different moms, or is it the same mom? It's got quadruple disorder or whatever. What's wrong with mom? Sometimes you smile and so nice, the other time you yell at me. Is it the same person or different persons? Un tad jautājums, vai tās ir dažādas personības, vai tā ir viena tā pati mamma, kas izpaužās dažādos veidos. So of course, this is in the material world where the mom, she cannot expand. If the mom could, she could expand. Yeah, you often hear the mother saying, "Oh, I wish I had more hands. I wish I was here and there," like that. Yeah, but Materiālajā pasaulē mammai nav tādas iespējas sadalīties vairākās mammās, kaut gan jūs noteikti esat bieži dzirdējuši, ka mamma saka, es vēlos kaut kam būtu vairāk roku kaut, ja? Tad, ja vien būtu mammai tāda iespēja, viņi noteikti sadalītos vairākās mammās. So of course, sometimes the yogis, they do that, they expand into several forms. There's some yogi, mystic powers they have, they can expand into many forms. Ir daži jogi, kas pateicoties mistiskajām spējām, var izpausties vairākos ķermeņos. So if your mom was a mystic yogi, then she could expand. Ja jūs 8 forms from what I remember, that's the limit. Ja jūs mamma būtu jogs, tad viņa varētu izpausties, tur bija 8 formās, kas ir ierobežojums materiālajā pasaulē. But of course that wouldn't be too much advantage because those mystic yogis, all the forms, they do the same thing at the same time. Bet šie tie mistiskie jogi, viņi tās visas formas dara vienu un to pašu, vienā un te pašā laikā dara vienu un to pašu. So when she was nice, and the times when she's nice, that would be good, but when she got angry, then maybe wouldn't be so advantageous at those times. Kas nozīmē, ka ja jūsu mamma būtu jogs, tad arī, tad, kad viņa būtu labā noskaņojumā, tas nozīmē, ka viss šīs formas izpaustos kā laba mamma, bet kas tad notika tad, ja viņa būtu dusmīga, tad viss šīs formas būtu dusmīgas.
But that's the living entity, that's the Jiva Shakti. But the pleasure potency, or in Krishna, they don't have this kind of limitations. They can expand as they please. Tas ir, bet Jiva Shakti, tātad ir šie tie ierobežojumi, taču šai te Dini Shakti enerģijai nav šādi ierobežojumi, un viņi var izpausties, lai iepriecinātu kungu, kā viņi vien vēlas. So Srimati Radharani, she can manifest many forms, so depending on the particular need, then she may expand and manifest a separate form. Srimati Radharani, tad viņi var izpausties dažādās formās, atkarībā no tā, kāda vajadzība, nepieciešamība ir jāizpauž tajā brīdī. So of course the Vrindavan is a very special place. Protams, Vrindavan ir īpaša vieta, because everybody is directly associating with the Supreme Personality of Godhead, but nobody is aware of that. Tāpēc, ka ik viens, viņš tieši biedrojās, viņam ir jābiedrošanās ar Dievu augstāko personību, taču neviens to tā neievēro. So the pleasure potency is very prominent. Everybody experiences transcendental pleasure from devotional service, but they don't know why. Un šī te prieka enerģija ir īpaša. Katrs izpauž šo te enerģiju, bet neviens nezina kāpēc. So that samvit, that knowledge is hidden in Vrindavan, while in Vaikuntha then it is fully manifested. Un samvit, šī te zināšanas aspekts ir tātad Vrindavanā ir apslēpts, bet Vaikunthā tas ir izpausts. So that everybody knows this is God and I'm worshipping Him. Un ik viens zina, tas ir Dievs un es viņam pielūdzu. So there it is fully manifested. We know the Lord goddess of, like Lord Nishingadev, the goddess of learning always sits on his lap, yeah? Un kā mēs zinām, ka zināšana dieviete vienmēr sēž Nishingadeva klēpī. Because there Krishna is in the mood of God, of the protector of the devotees, etc., etc. Tāpēc, ka Dievs tur ir Krishna tur ir šajā te Dieva noskaņojumā, tas, kurš aizsargā bhaktas. So then Radharani expands accordingly to match Lord's mood. Un tāpēc Radharani izpaužas attiecīgā veidā, lai būtu saskaņā ar Dieva noskaņojumu. But in Vrindavan, Krishna is not in the mood of God, he is in the mood of a playful child, a cowherd boy. Bet Vrindavanā Krishna nav Dieva noskaņojumā. Vrindavanā Krishna ir ganu zēnu noskaņojumā. So if everybody would know that he is God and he will be always remind, oh you God, then it would be very difficult for him to enjoy, isn't it? Un ja katrs apzinātos Vrindavanā, ka viņš ir Dievs un nepārtraukti viņam to atgādinātu, tad Krishnam būtu ļoti grūti tur baudīt. The cowherd boys and Krishna are playing, and then by accident one of the boys stands on his foot and says, oh my God, what an offense I have committed. Quickly I have to perform some austerities, go bathe in Yamuna to become purified from this great offense. Piemēram, ganu zēni savā starpā spēlējas un kāds no viņiem uzkāpa Krishnam uz kājas, un ja tajā brīdī viņš apzinātos, ka viņš ir uzkāpis Dievam uz kājas, tad viņš teikt, kādu es esmu apvainoju un veicis, man steidzīgi jāmetās Yamunā ir un jāveic kāds askētis. And the next time he will come to play, he will be very careful. Nākamajā reizē, kad viņš nāktu spēlēties, tad viņš būtu ļoti, ļoti uzmanīgs. Because he's playing with God, so he doesn't want to offend him, isn't it? Tāpēc, ka viņš spēlējas ar Dievu un viņš nevēlas viņu aizvainot. But of course, with God you cannot really play, because how God can play. Bet ar Dievu jūs nemaz tā īsti nevarat spēlēties, jo kā gan Dievs var spēlēties. So wouldn't be so much happening there in Vrindavan. Yeah? Nekas tad īpaši nenotiktu Vrindavanā. If everybody was aware that Krishna is God, so Krishna doesn't want anybody to be aware, and he, in fact, he himself does not manifest that mood. Un tāpēc Krishna nemaz nevēlas, lai viņu uztvertu kā Dievu, un tāpēc viņš sevi neizpauž tādā noskaņojumā, Dieva noskaņojumā Vrindavanā. Just like in Bhagavad Gita here, Arjuna, when Krishna manifested this universal form, then Arjuna, first thing he started to do was apologizing, isn't it? Un tāpat kā, piemēram, Bhagavad Gītā, kad Krishna sevi izpauda kā visuma formu, tad pirmais, ko sāk Arjuna darīt, ir sāk atvainoties. Oh, I used to call you a friend, I called you my cousin, but you are the Supreme Personality of Godhead. So that friendship between Arjuna and Krishna was disturbed when Krishna manifests his opulence as Bhagavan, as the Supreme Personality of Godhead.
Un Arjuna sāk atvainoties, viņš teica, tu esi Dievs, bet es par tevi saucu vai pie tevis vērsos kā pie drauga, pie savu brālēna. Un tagad Krišnam izpaužot šo te visumu formu, šīs te attiecības tāpa satrauktas. So there are always two aspects to our search for the absolute truth. Un vienmēr ir divi aspekti tam, ka mēs meklējam absolūto patiesību. And in order for our understanding of Krishna and our relationship with Krishna, then we have to look at two aspects, mainly the tattva and rasa. Un tad, lai saprastu Krišnu, mums jāmeklē šie divi aspekti, tattva un rasa. So tattva means understanding those various categories of different Lord's potencies, etc., different manifestations of the Lord. Un tattva nozīmē saprast dažādas Dieva izpausmes. And rasa means understanding the mellow, or the particular mood, or the particular experience of the devotee. Un rasa nozīmē saprast katras šīs te izpausmes noteikto noskaņojumu, to pārdzīvojumu, ko bhakta gūst, veidojot attiecības ar šo izpausmu. So two always go together. Un šie te divi vienmēr ir kopā. Yeah, without having rasa, understanding of rasa, then it's only the tattva, then you become like the Mayavad philosopher. Un ja nav rasas izpratnes, tad ir tikai tattva, tad jūs kļūstat līdzīgs kā Mayavādi filozofi. You just see the categories, but you don't see the relationship, but the interaction between those different categories. Jūs redzat dažādas kategorijas, bet neredzat miedarbību starp šīm dažādajām kategorijām. And on the other side, which as people are absorbed in rasa, then they tend to become a sahajiyas, what is known technically in a Gaudiya literature, sahajiya. Un ja ir tikai šis rasas aspekts, tad ir tendence kļūst par sahajiju, kā šis vārds tiek lietots Gaudiya literatūrā. But these sahajiyas, they try to absorb in the transcendental mellows, in the mellows of service, as Krishna's friend, or Krishna's lover, or Krishna's parent, without understanding the different categories, differences between those different potencies of the Lord. Yeah? Un šie te cilvēki cenšas veidot attiecības ar Dievu kā ar draugu, vai kā būdami vecāki, vai kā būdami kā mīlētāji, bet nesaprotot, kādas ir atšķirības starp šīm dažādajām kategorijām. So it's useless on its own also, it gives you trouble either way, but you combine both of them, then you end up with Gaudiya, Vaishnava, Siddhanta. Un ja tikai tātad šis tie divi pieminētie varianti, kad ir tikai viens no viņiem, tad tas neizbēgami jums rada problēmas. Bet, ja ir sakombinēti abas izpratnes, tad tas kļūst tas, ko mēs zinām kā Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Yeah. Kā Gaudiya Vaishnava Siddhanta. So therefore it says that spiritual life is very thin, like the razor blade. What is Spiritual life is like a razor blade. Un tāpēc ir teikts, ka garīgā dzīve tā ir tik smalka tā kā naža asmens. So there's fine balance between understanding of the devotional mellows and understanding of the different categories, different potencies of the Lord. Tātad jānobalansē starp izpratni, starp dažādām kategorijām, kādās izpaužās Dievs, un dažādiem noskaņojumiem, kādā ir katra no šīm te kategorijām. Of course, categories can be understood, but the mellows, they have to be practiced really in order to be understood, isn't it? Un kategorijas tās var saprast, bet, lai saprastu šos te noskaņojumus, ir jāpraktizē, lai tos patiesi saprastu. If you just want to understand what honey tastes like, then, well, you can hear about it, you can analyze, and this balance of sugar, whatever, to other flavors which are there in honey. Analytically you can understand, but in order to fully understand, you have to try a little honey. Piemēram, lai saprastu, kas ir medus, līdz zināmai robežai jūs varat analizēt dažādus datus par to, no kā sastāv medus, bet, lai līdz galam saprastu, kas ir medus, jums tas ir jāpagaršo. So therefore here in Bhagavad Gita, Krishna says that activity should be never given up. Un tāpēc šeit Bhagavad Gītā Krishna saka, ka nekad nevajag pārstāt darboties. Because we should listen to the transcendental philosophy, and we should practice spiritual life as well. Tāpēc, ka mums ir jāklausās te pārpasaulīgā filozofija, un mums ir jāpraktizē garīgā dzīve arī. And if we do both, then the realization will come. It's just a question of time. Un ja mēs darīsim šos te abus, tad realizācija atnāks, un tas ir tikai laika jautājums. This is
Here Bhagavad Gita Prabhupada says, you just follow this path and you will become self-realized. Krishna says also, you just do it and you become automatically you become self-realized. Un properly. Prabhupada saka, ja jūs to pareizi darat, un Krishna arī saka, Bhagavad Gita, ja jūs to pareizi darat, tad automātiski jūs apzināsieties sevi. So there is just this one Radharani is there and she expands into so many. So in Vrindavan, there's no need to expand into that particular manifest, that particular knowledge aspect. Radharani ir viena, bet viņa izpaužas dažādos aspektos, un Vrindavanā vienkārši nav nepieciešami viņai izpausties tajā aspektā. Just like if you have some mothers here in our congregation, they work in the law court as a judge. Some ladies here from our community here in Riga, they work in the law courts. Jā, piemēram, šeit ir viena māteģi no mums, un viņas strādā tiesā. So when she's at home with her children, there's no need for that particular lawyer and that particular mood and that particular potency to manifest. Un viņi ir tiesnesis, bet tad, kad viņi ir mājās ar bērniem, tad nav nekāda nepieciešamība, lai izpaustos šī te viņas kā tiesneša enerģija. She's the loving mother. Viņa ir mīloša māte mājās. And she's a lawyer when she's in her work. Un tad, kad viņi ir kā tiesnesis, tad viņi ir savā darbā. So similarly, in Vrindavan, then Radharani does not need to manifest that potency. Tātad Vrindavanā vienkārši Radharani nav nepieciešamība šo spēju izpaust. So that's the meaning of Mula Prakriti. She's the source of all the other potencies, all the other Lakshmis. Yeah? Un lūk, tas arī tā Mula Prakriti jēga, ka viņi ir sakne visām tām pārējām izpausmēm. And that's how we say Krishna is the Adi Purush. He's the original person and then he expands into so many manifestations. Krishna ir Adi Purušs, tāds sākotnējais avots, un kurš izpaužās dažādās izpausmēs. So they interact in that original form, as Adi Purush and Adi Prakriti, Adi Shakti, in Vrindavan, that's where they interact. Adi Purušs un Adi Shakti, that's where they interact, in Vrindavan. Adi Purušs un Adi Shakti, Vrindavanā, tad viņi miedarbojās šīs divas. And as the world expands and as the spiritual world expands, then you have your Mathura, Dwarka, Ayodhya, Vaikuntha planets, and then Srimati Radharani also expands into those realms. Bet tad, kad tās radītā pasaule izplešās, tad parādās dažādas citas Mathura, Dwarka, Ayodhya un citas vietas, kurās tad arī izpaužās Radharani. So we will end here. I think it's time for drama. Laiks izrādē. Or drama or whatever the next program is. Es nezinu, tad kas nākamā programma, tad ir teātra izrāde. Srimati Radharani ki jai, Samavada Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Prabhupada ki jai. His Grand Selection Prabhu ki jai.